Draugi, jūs jau zināt, pēdējā laikā mēs daudz runājam par elektroautomobiļiem, par dažādām lietām, kas ir aktuāls dzīvē, bet, jūs redziet, šī ir tā īstā nezūdošā vērtība. Paskatieties uz šo skaistuli. Šis ir BMW 850 no Itālijas. Pirmkārtām jau Itālija ir ļoti sarežģīta valsts. Jūs zināt, ka ir ļoti jāuzmanās. Jūs varat nopirkt mašīnu, kas būs pēc kāda brītiņa Interpola meklēšanā. Tāpēc Itālija nepraktizē praktiski daudzi. Un šis ir tas aparāts, kas šodien maksā daudz, bet jūs zināt, ka tā ir drošākā naudas investīcija, jo rītā viņš maksās vairāk, un parīt viņš maksās vēl vairāk. Šī tā rotaļlieta, kas vienmēr sagādās prieku, kas vienmēr citiem liks atskatīties, kad jūs braucat garām. Jūs ziniet, kā tas notiek. Skatieties, pilns internets ir ar labām foršām mantām, un mēģiniet atšķirties. BMW ir klāt, un Andis arī pastāstīja, kas tev ienāca prātā, ka tev šitādu sarkanu priesponi vajag. Tas bija mans bērnības sapnis, nopirkt 8. sēriju kādreiz, un tad šobrīd viņš ir īstenojies. Es iegūstu tieši to, ko vēlējos, Diamond Rot sarkanā krāsā ar manuālo karbu, 5.0V12. Viens saimnieks, kas ir bijis Itālijā. Auto ir piešķirts vēsturiskais status, auto stāvoklis ir, var teikt, nevainojams. Tāds Latvijā, es domāju, kad ir kāds 10 mašīnas, bet šādā stāvoklī es pieļauju domu, kad ir tikai 2. Viena, kas ir tikko pilnībā restaurēta, un es domāju, ka šī ir līdzvērtīga viņai. Kas tā ir par emblēmu tādu, tu zini? Tātad pirmās bildes, ko saņēma no mašīnas, tā emblēma tur nebija, bet viņa ir uzradusies tagad transportēšanas laikā. Tātad, apskatoties Instagram profilā, Itālijas autotirgotājiem ir šāds logo, tā kā es saprotu, kad viņš ir aizmugurē uz bagažnieku vāka un uz spārnu uzlīmējis savu nakļeni. Tā kā tas ar BMW saistību nav, jā? Jā, es domāju, ka noteikti, ka nē. Tas ir viņas zīmols. Tāpat kā e-mobile. Kas ir raksturīgs šeit mašīnai, ka tu viņu tā baigi sagribēji? Viņa ir ļoti reta, pasaulē ir tikai 31 000 modeļi, un ar manuālo karbu kā šai ir tikai 3000 modeļi, un sarkanā krāsā, es domāju, ļoti maz. Tā kā viņa ir tāda ļoti reta. Tu viņu ņem tā kā ikdienas dzīvē vai brīvdienās? Viennozīmīgi nē, ar viņu ir plānots braukt noteikti brīvdienās ar puiku kopā, un arī maz un nebieži. Tas ir tā kā tāds nākotnes ieguldījums, kā lai saka. Tas mans bērnības sapnis bija 8. sērija. Paro vaļā kalpi, paskatāmies, kas tur Latvija pie vēdera. Interesanti, vai es viņu vispār mācējuši atvērt. Aha. Lampas mums palika uz vietas. Un šitāds te. Wow. Cik zirgi šitam lopiņam ir? 299. Vai. Priekš tā laika tas ir baigais spridzeklis. Jā, tieši tā. Jā. Pa benzīnu patēriņu mēs nerunāsim. Šobrīd man nav komentāru, bet es domāju, ka varētu būt kā 25 vidējais. Bet lielākais kaifs ir iekš tā, kad ir manuālā karba, vai ne? Protams. Tas arī to mašīnu padara ekskluzīvu. To tu varēsi izbaudīt visus pātrinājumus un mehāniskās pārslēgšanās priekus. Tieši tā. Jā, tiešām mašīna ir ļoti labā stāvoklī. Tev pirms tam jau e-mobili viņu nočekoja, vai ne? Un tu dabūji visas atbildes uz jautājumiem. Jā, es saņēmu sākumā bildes, pēc tam saņēmu video. Tā mašīna kādu laiciņu, tā mašīna kādu laiciņu pabija vēl pie Itālijas saimnieka, jo viņš tā kā bija starpnieks, es sapratu, tai mašīnas pārdošanai, jo mašīna atradās pa vienu saimnieku garāžā, jo bildes bija sākumā taisīts garāžā arī video, un tad, kad mašīna jau bija nokļuvusi līdz tam eksporta pasākumam, tad arī atsūtīja papildus video un vēl atsūtīja video pirms uzkraušanas. Puika, tas tur aizgāja noslēpās no mums, negrib runāt. Es viņu tik un tā uzsūnu.
Vai viņš arī jau skatās uz šo BMW kā uz nākotnes auto, kur varētu pabraukt? Viņš skatās šobrīd uz BMW, kur varētu pasētēt un paskatīties telefonā. Īsti šobrīd viņam tās saprašanas vēl laikam baigi nav nekāds, bet patikt viņam patīk, jā. Cik tev īstenībā tas laiks pagāja, kā tu viņu noskatīji un kā viņi ir šeit? Šodien kopš apmaksas ir mēnesis un 2 dienas. Bet pat cik mašīna nāca no Itālijas un tur ir tās transportēšanas pasākums, es sapratu, ka ir mazliet savādāks nekā ir no Vācijas dzīta, tad es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti labs rādījums. Aha. Tā kā īstenībā, izskaties, tu tīri priecīgs un laimīgs. Nav par ko nepriecāties. Tu iekšā esi kā ir? Fantastiski, fantastiski, ļoti daudz vietas. Jau pietiek, tas jā, ir labi. 100 kilogramiem ir ļoti labi. Šķil klāt, es gribu dzirdēt, kā tie podi ierocās. Labais! Rotas tīri labi. Jā, izmetam līkumu. Jā, izmetam obligāti, protams. Kāpēc iekšā? Jā, šī te skaņa laikam kļūst aizvien retāk un retāk, ņemot vērā tendences, kā samazina jaudas. Jā, tie 12 podi, viņi kā koris dzied. Jā, bet es teiktu, ka viņš ir ļoti, ļoti kluss, jo V8 ir daudz skaļāks. Ne jau par velti šis motors bija ielikts 750 BMW, kas skatās limuzīna klases, un būtu dīvaini, kad prezidents sēdēs mašīnā aizmugurē un tev podi rūks un vibrēs mašīna no motora, tāpēc šis ir tomēr mazliet ekskluzīvāks motors par V8. Jā, man interesē vienmēr tie kilometri. 125 715. Ordināls. Ar visu servisu vēsturi bardačokā. Sadalot uz tiem 33 gadiem, cik mašīna ir veca, tad mēs skatāmies, kad vidējais nobraukums varētu būt mazliet virs 3000 gadā, kas ir, es teiktu, ļoti, ļoti, ļoti labs rādījums. Tev viņš noteikti tāds pats būs, apmēram? Jā, nav īsti plānots vairāk. Nē, protams, tā ikdienā ar viņu es nezinu. Nē, varbūt arī var, bet foršāk ir tā, ka tu tā brīvdienās. Tas skaidrs tikai brīvdienās, ikdiena izšķiliet 25 litru uz 100. Nebūtu baigi prātīgi darīt. Skans te ne. Uzdod bišķi, ko viņš saka. Jā, viņš saka forši. Jaudīgi. Mehāniskā kārpa, tas tomēr arī mūsdienās ir papildus kaifs. Tā ir. Kad tu dzirdi, jūti, kā viņa. Ļoti patīkami iet. Pirmo reizi brauc vispār iekas. Vilmārs pirms tam pārved mašīnu. Patīkami. Paskatīsimies, kas notiek, kad to sporta podziņu nospiež. Tad amortizatori cietāk paliek EDC sistēma. Davai uzspiežam. Bet vai es kaut ko sajūtīšu, to es nemāku pagaidām atbildēt. Var apgriezties? Var! Brīvi! Oho! Wow. Nospolēja, klausies! Slēdzās forši? Slēdzās forši. Kārbi ļoti labi slēdzās, jā. Jā, šīs te haizivs acis. Haizivs acis ir vaļā un tagad ir ciet. Tagad ir atkal vaļā. Jā, tas, ka te baigi trūkst visādi maģa, nav maģa. Jā! Bet visinteresantākais, kad komplektācijā ir hi-fi mūzikas sistēma. Tumbas ir, bet maģa nav. O tā! Jā, itāļi. Ļoti interesanta komplektācija. Hi-fi mūzika bez maģa paša. Klausies, tu jau tur laikam pabūries pa internetu, pameklējies, ka jau atradi Itālijā. Kā vispār izskatās tur internetā šitā mašīnā? Es skatījos mobilā, bet problēma ir šī te Diamond sarkanā krāsa, tā, kas man tieši ļoti patīk. Viņa piedāvājumi ir ļoti, ļoti maz un cenas parasti ļoti augsts, bet šis variants bija tāds izcili labs un vēl priekš manuālās kārbas. Cik neteikšu, protams, bet cena bija ļoti, ļoti adekvāta. Bet, jā, protams, ka es saprotot noskrējienu un kvalitāti, te nevar būt runa pa lētām desām.
neteikšu, ka baigi dārgi, bet lēti arī nebija. Jā. Noteikti ir daudz ar lielākiem noskrēniem un švakākās kvalitātes. Protams. Tieši tā. Bet laikam šitādu mašīnu ņemt, nojāt un laikam man nav īpaši. Viņai detaļas ir milzīga problēma. Un ja ir kaut kas jāsāk remontēt, teiksim, neskaitot hadeni, bet to, teiksim, vispārējās detaļas, kas ir, es pat esmu dzirdējis, ka durvju ručkas vairs neražo, un ja tās aplīst, tad 1000 eiro maksājot vienu plasmas durvju ručku. Ručkas nedrīkst valsts. Jā. Tas ir riteņu mazgājamais šķidrums. Jā. Tu zini, Murphy likums, tu attaisi vaļā, riktīgi saskalo viņu, pats pagaršo, pacienā savu sievu atsakot vai kādu draudzeni, kas tev tur blakus ir, lai tev veicās. Man būs prieks saņemt no tevīm kādu atsauksmi, ja? Un te ir abas saslēdziņas. Operatīvo un kvalitatīvo servisu. Paldies jums. Prieks bija sadarbot. Lai labi brauc. Jā, paldies. Visu labu. Un nobeigumā man gribētos pieminēt vēl vienu interesantu faktu. Šodien šī mašīna naktī vēl šūpojās uz trēlera. Godīgi sakot, tas bija liels risks no pasūtītāja puses sarunāt šodien caki pulkstens 10 rītā vēsturiskā spēkā statusa noteikšanu motoru muzejā. Jā, es dabūju pabraukāt ar šo mašīnu. Es biju pulkstens jau 9 motoru muzejā. Tur tika atzīts viss pa labu esam, neskatoties, ka numurzīmē mums nav vēsturiskā spēkrata status, viņam iekšēji vēsturiskā spēkrata status. Tas nozīmē, ka neskatoties, ka tas ir liels motors, pa viņu nodokļi būs jāmaksā kādam citam citā dzīvē. Tas ir tā ekonomija šim pasākumam. Un viss tika sadarīts vienas dienas laikā. Šodien šī mašīna tika svaigi piegādāta. Un jūs jau redzējāt laimīgo īpašnieku. Tas bija šis stāsts. E-mobile var!